Jā, zakstu. Un ja jūs man pieņemsiet darbā, tad jau pirmajā naktī es izlaupīšu jūsu māju ar visām mūsu Mācieties ārā! Bet ja jūs jau turpināsiet ņirgāties pa cilvēkiem, tad Dieva vārds es šo pašu beiteli gāzīšu pa jūsu mūlu, tā kā ietriekšu visu jūsu rīklē! Ārā! Visas ārā! Jāsāk laikam ar to, ka Veltelīne, ja tā var izteikties baleta terminoloģijā, bija prima absolūta mūsu teātrī. Viņa ienāca faktiski teātrī, ja tā varētu teikt, bez mācekļu gadiem. Uzreiz spoži un spilgti. Skaisti, ar brīnišķīgu augumu, ļoti skaistu balsi, pie tā muzikāli apdāvināta, ar lielām zilām acīm, brīnišķīgām bedrītēm, vaigos. Ir kaut kur lasīts pat, protams, es jau to nepiedzīvoju, ja, ka viņa jaunībā esot braukus tramvajā, teiksim, ja, tad visi cilvēki ir atskatījušies uz šo skaisto meiteni, šo skaisto aktrisi. Viņa ienāca no 3. vidusskolas, viņa 3. vidusskolā tepat pārmācījās. Un uzreiz viņai deva nozīmīgas lomas. Protams, režisori viņas ļoti nopietni strādāja, un Veltelīne ir pati teikusi, ka ir ļoti svarīgi tas brīdis, kad tu ienāc teātrī, apzināties, kur tu ienāc, ko reizēm ne katreiz apzinās. Ja? Kāds ir tas kolektīvs, kādā kolektīvā tu strādā. Un tā tava pirmā iespēja